Parasti, kad mēs redzam ugunskura degot, tad mēs esam tur ielikuši malku. Jā. Malkas klēpi, mēs aiznesam, uzliekam, Jā. aizdedzinām, Jā. mums deg. Un jautājums beigās masa ir mazāka vai lielāka, tas, kas paliek pāri? Mazāka. Nu, parasti mēs tas, ko vizuāli varam novērtēt, tad mums paliek pelni, pareizi. Un pelna masa ir daudz mazāka nekā visa tā malka. Un parasti cilvēki domā, sadegšanas gadījumā masa samazinās. Bet izrādās, ka ne viss nav tik vienkārši. Ja skaties, no ugunskura, kad sadeg, veidojas daudz ogliskābā gāze. Un kur tā ogliskābā gāze aiziet? Uz leju? Uz leju? Nē. Karsta ogliskābā gāze. Uz augšu. Uz augšu. Es tam uz leju, tāpēc, ka tās ir ogles. Jā, ogliskābā gāze ir, protams, kad blīvāka nekā gaisa, tāpēc uz leju, bet karsta ogliskābā gāze ar visu to aizies uz augšu un tur izkliedēsies gaisā. Un interesants moments ir tāds, ka to mēs parasti nosvērt nevaram. Bet, ja tu atceries, mēs varējām paņemt sausā ledus gabaliņu, kas ir ogliskābā gāze, un to mēs varējām nosvērt. Un tāpēc masa ogliskābai gāzē būs lielāka nekā malkas pagalēm. Redz, tūlīt mēs pārbaudīsim. Šeit man ir dzels. Dzels? Tad man ir dzels vate. Vienkārši maza dzels tievi matiņi. Ja? Jautājums, vai mēs varam tādam nosvērt? Jā. Varam nosvērt. Slēdz iekšā svariņus, un tūlīt pārbaudīsim, kāda tad ir masa. Tā, es noteikti tas, ko es tagad izplūkāju, ja, tad es uztaisu tā, lai skābeklis visur tiek klāt un var notikt pilnvērtīgāka degšana. Ja, tad jums jāpiekļūst skābeklim no visām pusēm, un tad dzels, kas man šeit ir, tādā smalkā veidā, tad tie dzels matiņi var aizdegties. Uzliekam virsū šo, tā noņemam masu noslieko, un tā, vēlreiz, ir nulīte, ja? Kur es pabīdīšu tev tuvāk, lai tu labāk vari redzēt. Šādi. Ir nulīte? Jā. Ir, ja? Galdam gan neskaries, jo citādā galdam kratoties, man izmainās nedaudz cipariņi. Tagad uzliekam virsū šo te dzelzs vati. Un ko mēs varam redzēt? 3,44 grami. Ja? Tad 3 grami un 44 simdeļas. Apmēram 3,5 grami būtu, ja? Gandrīz. Un tagad sanāk tā, mēs dedzināsim, un izrādās, ka dzels vate, kad piesaista klāt skābekli, neaiziet gaisā, bet veidojas ciets dzels oksīds. Un pastīsimies, kā mainīsies masa. Rekur ņem šķiltavas, aizdedzini to no šīs puses, ja? Tad un liekam klāt šeit, un skatāmies, rekur mums notiek degšana. Ļoti skaisti, var just pilnīgi siltumu. Kāds karstums nāk ārā, ja? Un tagad pavēro citīgi un uzmanīgi, kas notiek ar mērījumu, ko rāda svari. Vai masa kļūst lielāka vai mazāka? Lielāka. Lielāka, jau 3,9, ja? Un 3,96, 4 grami jau. Tad man sanāk skābekli piesaista klāt, un masa kļūst arvien lielāka. Ja, tagad vēl no tā, kad ir karsts nedaudz, tur darbojas vēl, kā saka, tas, kad neaiztiec vēl, kamēr mums nav mērījums līdz galam, tad vai karstums vēl izdalās? Nē. Neizdalās, ja? Tad tagad, ja mēs neaiztiec, skaties, kāda ir masa. 4 un 14. 4 un 14, mums bija 3,44, un tagad ir 4, tad bišķi lēkā. 70 miligrami. 70? Jā, sanāks 0,7 grami skābekļa piesaistījās klāt, tad, lai sadedzinātu šo dzels vati. Tad pie 3,44 gramiem dzels vajadzēja pievienot klāt 0,7 gramus skābekļa. Un to, ko mēs nevaram īsti redzēt, tas šeit piesaisties un palika klāt. Un tas nozīmē interesanti, ka arī gāzei ir masa. Ja to, ko mēs ikdienā nemaz nepadomājam, bet redz, kā te pievienojas, iedomājies, koki, kurus mēs varam redzēt aiz logiem kaut kur, vai ejot pa mežu, milzīgs koks, pieņemsim, priede, liela tāda, 5 stāvu mājas augstumā. Kāda domā, no kurienes masa ir?
Tad prieda tāda varētu svērt vairākas tonnas, pat tur, teiksim, 3, 4, 5 tonnas. Jā. No kurienes tā masa nāk? Nu, ūdenā un skābekļa. Ūdens un skābeklis, Vai tu esi dzirdējis par tādu lietu kā fotosintēze? Tad, un vēl tād... Ogliskābā gāze? Nē, vēl... Nu kā ūdens caur saknēm, Jā. bet ogliskābo gāzi paņem caur lapām vai skujām. Jā. Vēl saules gaisma, tu domā? Jā. Nu, saules gaisma, jā, ir arī vajadzīga. Bet skaties, kas notiek interesants, kad visas tās lapas un skūjas, kas ir, prieda, tā ir vai nu pieņemsim bērs, absorbē ogliskābo gāzi un sanāk, ka iedomājas, viss tas koks, kas izaudzis, ko mēs varam pacelt, tas ir izaudzis no gaisa. Uzsūc ūdeni un visu laiku sūc iekšā gaisu. Tāpēc jau mežus sauc par planētas plaušām. Jo tie ieelpo tik daudz gaisu, tu zināji? Bet viņi taču pēc fotosintēzes dara... Rada skābekli. Jā. Jā, tā skābekli aiziet, to nedaudz arī izmanto elpošanā, bet skābekli rada daudz vairāk nekā to pastērē elpošanā. Zini, kā ļoti interesants ir moments, kad ja koks sver 5 tonnas, piemēram, milzīgs koks, tad izrādās, ka no gaisa vajadzētu piesaistīt 7,5 tonnas ogliskābās gāzes. Pusotreiz vairāk. Tas ir milzīgs cipars. Tas ir kā, tādā ziņā, kad visa tā masa nāk no gaisa. Un tā, tagad skaties, pamēģini to aizdedzināt vēlreiz. Vai deg? Ļoti slikti. Tad, ja mēs paņemam, pamēģināsim te vēl vairāk, man īsti degšana nemaz negrib notikt. Un tad es redzu to, ka man sakarst, bet nedeg. Pareizi? Jā. Zini, kas ir ļoti interesants? Oksīdi, kas ir degšanas produkti, vairs nedeg. Un man pieņemsim šī te sega, kas mums ir šeit, ir arī oksīds. Jā. Tikai sanāk, tas ir silīcija oksīds. Tad cits vielas oksīds, un ja es to paņemtu un mēģinātu tagad dedzināt, skaties man, pamēģināsim to, ja es mēģinu dedzināt, deg vai nedeg? Bija kaut kas bišķiņ. Bet bišķiņ. Ja tur ir kaut kāda viela iesūkusies, ja pieņemsim ar taukiem būtu vai svece virsū būtu trāpījis, tad gan tas darbojas kā degaukla. Bet citādāk, skaties, man īsti nekādas degšanas te nenotiek. Ja, tad es varu dedzināt un nenotiek. Būtu tas man, pieņemsim, kokvilnas audums, tas uzreiz aizdegtos. To neuzsauties, noslaucīsim. Un tad tādēļ man ūdens šeit, ūdens arī ir oksīds, un to var izmantot ugunsdzēšanai. Jo ūdens pats par sevi tāpēc arī nedeg. Jā. Tāpēc nedeg arī smiltis, ķieģeļi, kurus izmanto, lai krāsni izbūvētu, arī ir no oksīdiem. Un tādēļ tie vairs nedeg. Ja tad visi ugunsdrošie materiāli, tad tie ir taisīti no tādiem materiāliem, kas vairs nevar degt, jo ir degšanas produkti. Jā. Zini kā, pamēģināsim gan pārbaudīt vienu lietu. Ja mēs mēģinātu, vai visu var dzēst ar ūdeni? Šajā traukā man ir ūdens. Jā. Un tad sanāk, protams, ja es paņemšu ar degli, mēģināšu to aizdedzināt, loģiski, kad ūdens nedeg. Vienīgais sasils. Bet, ja es pamēģināšu ar to nodzēst magniju, tad izrādās, ka magnijs ir tik aktīvs metāls, ka var rēģēt ar ūdeni. Jā? Tur ir karoti. Labi. Es esmu bez cimdiem. Turi. Neuztraucies degšanu, veikšu es pats. Ja šis eksperiments ir bīstams un to nekādā gadījumā neatkārtot, ja mums ir magnijs. Neatkārtot. Jā, neatkārtot noteikti. Es uzvilkšu cimdus un tūlīt aizdedzināšu degli. Tā. Dod šurp. Un pussolīt atkāpies maliņā. Tagad skaties. Ja es aizdedzinu, redzi, kur mums sanāk brīnums vecītēs izmanto kā reiz magniju, un to mēs arī ļoti labi varam redzēt. Bet reku, magnijs ļoti koši deg, bet tagad skaties, es gribētu nodzēst,
Un tad izrādās, var notikt šādi. Nu redz, galds, pat rekur apdega mūsu foršais baltais galds. Jaunais. Jā, jaunais foršais galds, bet nu neko, nu te skaidri var redzēt, ka tas nav droši. Jā. Ja? Tad šādus eksperimentus pašiem taisīt nav droši. Nedrīkst. Protams, magnīs, kad deg, tur degšanas temperatūra var sasniegt pat 3000 grādu. Tik daudz? Jā, tādēļ magnīs pats par sevi metāls ir ļoti bīstams un ar to ļoti uzmanīgi vajag strādāt. Ja?